Čau! Uzreiz sākšu ar jautājumu. Kā tu domā, kā klients izvēlās fotografu? Un cik liela nozīme ir tam, kā viņš izskatās? Skaidrs, ka mēs nepērkam fotografu izskatu. Skaidrs, ka mums nav ar viņu jādzīvo. Skaidrs, ka tas, kā izskatās fotogrāfs, nenozīmē, ka viņš tāpat arī bildē. Un daudz visādi tekstiņi un variantiņi, bet man ir savs viedoklis par šo tēmu. Es tomēr uzskatu, ka ja tu kā fotogrāfs, piemēram, esi mājas drēbēs vai nevīžīgi vai kaut kā vienkārši negaumīgi saģērbies, tas tomēr daudz ko liecina. Pirmkārt, manā skatījumā fotogrāfam ir jāprot redzēt skaisti. Klients, jā, bet ne tikai. Fotogrāfam ir jāprot redzēt skaisti pasaule ap sevi un arī sevi. Kā jums šķiet? Kā tu domā? Ja es kā fotogrāfe protu saredzēt skaisti tevi, bet viss pārējais apkārt man ir vienalga, vai es nespēju saredzēt gaismas un ēnas, skaistu atspīdumu, skaistu cilvēku, ja es neprotu sakombinēt skaistu apģērbu, ja es neprotu baudīt pati sevi sapucēt, kaifot no sevis, kur tad es māku tikai redzēt skaistu cilvēku? Ja es kā klients eju pie fotogrāfa, manuprāt, man ir svarīgi, kā viņš izskatās. Es nerunāju, ka visiem jāstaigā brendos. Nē, es nerunāju par to, ka visiem jāizskatās 90, 60, 90. Nē, bet tas ir tā gaume, tā ir tā skaistuma redzējums visapkārt, un es arī esmu tas skaistums. Es ļoti gribētu, lai visi fotografi translētu šo skaistumu arī ar sevi sākot. Nevis vienalga, kā es izskatos, es tur taču bildē, galvenais tas, ko es tur radu. Kā es izskatos, kā es protu sakombinēt, izcelt sevi, parādīt sevi, prezentēt sevi, tas ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Nezinu, parūpējies, paskaties, ko tu varētu uzvilkt, kāds stils tev varētu būt. Nezinu, pieturies pie kaut kāda viena stila, izdomā savu stilu, tā, lai cilvēks atnākot pie tevis nevis nokrīt, noģības un domā, ak, Dievs, ja viņai ir šie apspielētie džinsi mūsdienās un kaut kāda tur nesaprotama hūdija jaka, vai viņa pratīs saredzēt manu skaistumu, vai vēl labāk. Bieži vien fotogrāfis, kuras nepievērš lielu uzmanību tam, kā viņas izskatās, grib, lai pie viņām nāk skaistas sievietes. Tādas tā kā visām, tā kā tām labām fotogrāfēm, labi ģērbtas, tādas pašpārliecinātas, kuras prot sevi parādīt, ar kurām nekas nav jādara. Viņa vienkārši tāpat izskatās labi, vienkārši noliec viņu nobildē un portfolio ir gatavs. Kā tu domā, vai šāda sieviete, kura par sevi rūpējās, kurai ir kaut kāda stila gaumes izjūta, kura ir pārliecināta, pie kāda fotografa viņa nāks? Uzraksti komentārā. Diez vai viņa ies pie tās, kura nesaprot, ko ar sevi darīt, kura nesaprot, kā saģērbties, kā izskatīties, kura ģērbjās negaumīgi un neprot sevi parādīt, nenāks. Tad attiecīgi pie tevis nāks tieši tādi klienti, kāda esi tu pati. Šī ir milzīga tēma, meitenes, par ko aizdomāties. Būtībā tas skar ne tikai fotogrāfus, jebkuras jomas speciālistu. Jebkuras. Es gribu iet pie tā cilvēka, kas rezonē, vai no kura es gribu iedvesmoties, no kura es gribu kaut ko paņemt, iemācīties, sajust, kā tas ir pieskarties tam next level, tai savādākai dzīvei, savādākai sevis jušanai, un tad kļūst par šādu fotogrāfu. Tāpēc mans viedoklis, ja fotogrāfa izskats ir svarīgs, mega svarīgs, tu drīksti strīdēties ar mani, bet tas ir mans viedoklis. Vairāk mani viedokļi, mana dzīve, mans stāsts, mana pieredze ir manā Instagram, pieseko,
vai vēl labāk, nāc pie manis uz individuālo mentoringu. Es tev nodošu visas šīs zināšanas, visu šo redzējumu, un tu redzēsi, kā tu spēj mainīties. Un arī tev panākumi. Tā.